Jā, tādas interesantas bērnību atmiņas man ejot it kā pa pilsētu. Jā, un kur ir skaistais mēnestiņš. Jā, skaistais mēnestiņš, es baudu mēnesi pilnībā. Tad es nāku atpakaļ no pakomāta un domāju. Un pēkšņi ir tādas ritīgas bērnības atmiņas par to, tad, kad es dzīvoju dziļos laukos, es skatījos, kā būtu dzīvot pilsētā, cik skaistas ir šīs krāsas, visur lampiņas, jo, tad, kad ir dziļš mežs un līdz tuvākajai pilsētai ir 25 kilometri, nekāds beigās gaismīs neieraudzījis. Un 4 kilometri vēl ir jāiet uz turpus skolu un atpakaļ. Jā, un tad es atceros, kā vienīgais mans stimuls, kad jau palika bija tumšs, tad es kaut kādu kilometru jau pirms mājām varēju redzēt to vienīgo gaismiņu logā. Un es domāju, ka Dievs pilsētniekiem ir forši. Viņiem visur ir gaismiņas. Jā, bet, ziniet, kā ar to stāstu ātri jums pastāstīšu, ka cilvēks viņš visu mūžu sapņo par to, kā viņam ir pieriebusies pilsētā. Jā, viņam ir apnikusi pilsēta un viņš ļoti grib dzīvot laukos. Un, protams, viņš sāk šo sapni realizēt un krāja mājai un tad uzceļ māju. Un tad beidzot ir klusums, paiet 2 nedēļas, un viņš ir ļoti priecīgs, tas cilvēks. Pēc tam viņš sāk dzirdēt dzenīti, kas sāk kalt. Tas dzenītis sāk viņu kaitināt. Tad viņam muša lidinās garu logu, kuru nevar noķert, un viņa arī sāk kaitināt viņu. Un beigās viņš sāk dzirdēt savus sirdspūkstus, kas arī viņu kaitina. Jā. Tā kā mīļai īstenībā tāds mans īsais domu grauds, ka nav nozīmes, kur mēs esam, vai pilsētā, vai laukos. Skaistums ir visur. Tāpēc, ka tas miers mīt mūsos. Nevis ārā. Ja mēs viņu meklējam ārpasaulē, kā es saku, ja tu nebūsi laimīgs tev un tagad, tad tu nebūsi laimīgs nekur, nevienā, lai cik skaista pasaules mala, lai cik dziļi skaisti lauki, vai arī tieši otrādāk, ja mēs varam šo stāstu pārvērst uz otru pusi, tam nav nozīmes. Nozīmes, kā vienmēr, ir tikai iekšā. Jā, tāpat kā šīs vārnas, pirms 5 gadi, kad es pārvācos uz Imantu, man likās, ka Dievs, ko viņas te dara, kājas, vārnas. Kāpēc? Kāpēc jums tā jābūt, kāpēc jums tā jāķerts ir? Un bija vienkārši mirklis dzīvē, ka tu nevari iziet ārā, ka tu mēnesi pavadi gultā, tu esi bezpalīdzīgs. Un ticiet man, tad, kad pēc mēneša tu izdzīvo un izej ārā un dzirdi un redzi šīs visas skaņas, tā ir milzīga pateicība. Jā, tā kā tā mīļā. Viss ir tieši tā, kā mēs to redzam no iekšpuses.